Uz šīs pozitīvās nots mēs esam Itālijā, jau tuvojamies Venēcijas kempingam, un šo pēcpusdienu vēl paspēsim tikt no kempinga līdz Venēcijai. Esam priecīgi, esam siltumā, klausamies itāļu mūziku. Uldis jau ir sācis savu Es jūs atvedu uz Itāliju dziesmu. Pagājuši, kad tas bija Es jūs atvedu uz Tatriem, tagad viņš saka Es jūs atvedu uz Itāliju. Un neko daudz neierakstīju pa ceļam, jo visu ceļu gandrīz animēju otrajā rindā un tūlīt jau atgriežos, jo mazais boss ir neapmierināts. Dažreiz tiešām jābrīnās, kā mēs esam tikuši tik tālu ar šī vecumposma pārstāvu kopā, bet viņš ir ļoti pacietīgs vīrietīts. Nākamie storija droši vien būs no jaunā kempinga vai arī jau no Venēcijas. Nevis storija, bet nākamie video. Pīsiņš. Mēs esam iebraukuši kempingā pie Venēcijas. Veids, ļoti silti. Bērni jau ieraudzīja, ka ir neliels bērnu laukumiņš. Ļoti stiprs vējš iepūta. Vīrieši brauks nolikt mašīnas. Viņš kaut ko uzēdīsim, uzvilksim kaut ko svaigāku un dosimies uz autobusu pat, lai dotos pirmo reizi. Mēs būsim pirmo reizi visi 4 Venēcijā. Esam ļoti priecīgi, ir silti. Tūlīt skatīsimies olīvu kokus, meklēsim meku laukumiņš. Mēs esam Venēcijā. Iekārtojāmies kempingā. Atbraucām ar autobusu. Mēs esam, kā jau teicu, pirmo reizi, tā kā būs mums jauna iespēja. Tūlīt meklēsim biļetes kuģītim, lai brauktu tālāk un baudītu. Braucam kuģīti. Es nezinu, kur man atvedi. Es atkal nezinu, kur mēs esam. Daudz ūdens, daudz gondolas. Iespaidīgi. Es nekad te nebiju bijis. Patīk? Jā, man patīk. Paldies, ka tu man atvedi šeit. Paldies, ka tu man atvedi šeit. Labi. Sveiciens. Ir otrā diena Venēcijā un ir ļoti vēls, mums bija nesteidzīgs rīts, jo uzminiet no rīta atkal bija lietas. Un mums bija ļoti gardas brokastes, Ils mums lutināja pankūkām, un tagad beidzot mēs esam izkasījušies, taču šoreiz tikai 4, jo Jurim ir jāstrādā, un viņš vēl nezina, cik ilgi. Ja pabeigs ātrāk, tad viņi pievienosies mums Venēcijā, bet šobrīd mēs mēģināsim tikt uz kuģīti, lai tiktu uz Burano saliņu. Ja? Tā ir saliņa, ja? Vakar mums gāja ļoti labi, mums bija tādi paši pirmie jālie iespaidi, jālie tādā ziņā, ka mēs bijām gatavi jebkam. Bija ļoti skaisti, tiešām izbaudījām to, kā mēs vienkārši klīstam pa šaurajām Venēcijas ieliņām un bez tāda mērķa. Bijām, protams, San Marko laukumā, paēdām garšīgas picas un gelato, tieši tā kā mēs gribējām. Un jau ar tumsu bijām atpakaļ kempingā. Bērni aizvien gandrīz vienā setā, jo viņi bija tiešām tik daudz dažādas iespējas guvuši ar kuģīšiem un cilvēku masām un saldējumiem. Lūk, un šodien otrā diena. Kā tev patīk Venēcija? Nepatīk. Patīk ļoti. Tev vispār patīk Itālija. Matilda arī vakar teica, ka viņai ļoti patīk Itālija, vai ne? Matilda arī teica, man patīk Itālija, viņai ļoti patīk tās sanās ēkas. Viņa ir man meita skaidrs. Venēcijas dāmas. Mēs esam Venēcijas dāmas? Jā. Un Venēcijas džeki ir, kur Venēcijas džeki un Venēcijas dāmas. Braucam. Mēs esam veiksmīgi atbraukuši uz Burano saliņu, un tā tiešām bija ļoti laba izvēle, jo šeit ir mazliet mierīgāk, mazliet plašāk, vairāk, kur bērniem paskraidīt brīvi un krāsainās mājiņas, kas viņiem ļoti patīk. Tā kā esam priecīgi un apmierināti. Par spīti tam, kas mizina lietas. Laikam.
Jā, diezgan labi, diezgan labi. Ja? Tas ir. Un tad krēmīgi, tad tumīgi. Kas tas ir? Cappuccino. Cappuccino. Dodamies jau atpakaļ uz kuģīti, brauksim atpakaļ uz Venēciju, izbaudījām Burāno saliņu, mums ļoti patika. Garda pieēdāmies, izbaudījām visus iespējamos itāļu labumus. Un tagad tiksimies ar Juru un Ilzi Venēcijā un baudīsim kopā atkal gelato. Jo nevar būt Itālijā, ja tu nebaudi gelato katru dienu, vai ne? Mēs netikām uz kuģītis pārpildīts. Gaidam nākamo. Nu, mēs taisamies prom no Village Venecija kempings, šis saucās. Un var dzirdēt te aiz manis cikādas. Ļoti stīki. Skaļi. Vācamies nost. Jūras jau ir gatavs, kā parasti. Tūlīt, jā. Kā jūties? Te ir ļoti labs kempings. Ja tu redzētu, kāds te ir toaletes, te ir... Varēja nodzīt bārdu? Te ir speciāls bārds dzenamās vietiņas. Te ir tādi... Tur toaletēs ir izlietne, kas ir apmēram bišķi virs celīši, tāda speciāla izlietnīta maz uztaisīta. Uzmaniet, kā viņi paredzēti ir. Viņi ir paredzēti, lai tur varētu veļu ar rokām mazgāt ūdeni. Nu, vienmēr sakot, mēs pametam šo foršo kempingu. Dosimies tālāk, bet jā, nu viņš ir milzīgs. Mums diezgan tālu jāiet ar reku vīrieši. Tagad brauc speciāli noliet ūdeni un polu tīrīta, jo nav tā, ka ar kājām var tā fiks viss izskatīt. Ilzi jau aizgāja ar bērniem uz laukumiņu, jo bērni jau nepacietīgi. Te bija iekštelpu baseins. Vakar mēs pēc Venēcijas bijām 9 mājās, kamēr ieraudzījām, jo pārsvarā visur tas baseins strādā līdz 7 vai 8. Viņš jau bija līdz 10. Nu, jo mēs esam Itālijā, un vakar bija piekdiena. Un mēs vēl ar bērniem nodzīvojāmies līdz pat 10. pa to iekštelpu baseinu. Tur bija burbuļi un Matildēns riktīgi peldējās un visiem ļoti patika. Un tur ir kafijūžņiks un nolikām bērns gulēt. Dienas Venēcijā un pēc baseina aizmiga kā susuriņi. Un tad mēs vēl pasēdējām, jo šeit tiešām šī ir tāda pirmā vieta, kur mēs aizmiegam visi ar atvērtiem logiem, ar atvērtām uz tām durvīm superskaļajām, kur mēs dažreiz tiešām visu, kur neviens nav nosals nereiz nakti. Un ir ļoti patīkam, un durvis stāv vaļā, viņas nav jāverina. Un vienkārši mēs ar Uldi izkāpjam ārā, un tad blakus sēžam pie galdiņa. Vakar tiešām tā forši pačilojām pirmoreiz divatā, kad bērni gulēja. Lieta ir tāda, ka mēs skatāmies laika prognozes Dolomītos. Uldis man apbrauc apkārt pa otru aleju. Mēs skatāmies laikapstākļus Dolomītos, un Dolomītos šodien naktīs ir 9, 10, maksimums 11 grādi. Un tā kā mēs tikko esam noķēruši to tveicīgo, kaifīgo sajūtu, kuru mēs tik ļoti gribējām. Protams, mēs gribam arī kalnus, mēs gribam Dolomītus, bet arī tā tveica mums bija tik ļoti pietrūcis un tik ļoti gribējās. Tas cikādas. Ka mēs nolēmām braukt tālāk uz dienvidiem, uz Ravenas pusi, tā kā tad jau redzēs, kur tālāk ceļi mūs vedīs. Esam elastīgi. Šeit atkal es iegriežos, tad tur tieši ap stūri sākās tās koplietošanas telpas. Fantastiskas gan virtuves, gan zveļas mazgāšanas, gan dušas. Milzīgas, piemēram, tā sieviešu duša. Viņa ir tāda liela, plaša. Tur ir gan vieta, kur krāsoties, gan dažādi izvietojumi, izmēri spoguļi, atsevišķas toles ar izlietnēm, atsevišķas izlietnes, atsevišķas dušas, kur ir pietiekami daudz vietas, lai varētu gan nolikt, gan pakarināt savas personīgās lietas. Tā kā, nu, jā, Uldis ir sajūsmā par šīm koplietošanas telpām, tāpēc, ka šeit beidzot, viņš teica, bija speciāla vieta, kur dzīt bārdi. Iepriekšējos kempingos viņam bija nērti to darīt, bet, nu, jā, viņš jau vizuāli ir tāds bišķiņi itālisks ar savu bārdu, tā kā itāļi saprot tēmu. Bišķiņi iesim iekšā, pasteisimies.
Šeit bija vispār viens spogulis pilnā augumā. Mēs ar Matildu bijām stāvā sajūsmā.